Bobs Sūklis ir viena no tām seriālēm, kurās ir visvairāk noslēpumu, ar kuriem tu vari sastapties. Bet ir tādi, uz kuriem, lai cik ļoti tu censtos, vienkārši nav atbildes. Un šodien mēs izpētīsim šos noslēpumus. Kas notika ar Kraukšķīgo krabīti 2? Mēs visi zinām, ka 2004. gada Boba Sūkļa filmā Kungs Krabis saslimst ar naudas vīrusu stiprāk nekā jebkad agrāk, tāpēc viņš nolēma atvērt otru Kraukšķīgo krabīti. Un tas tiešām piesaistīja visas bikīni apakšas uzmanību. Pat tika plānota liela atklāšana, kas pat nonāca ziņās. Ziņas bija tik lielas, ka nabaga Bobs Sūklis domāja, ka kļūs par otrā Kraukšķīgā krabīša vadītāju. Mēs jau zinām visu, kas notika tajā lieliskajā filmā. Tātad beigās, kas notika ar šo Kraukšķīgo krabīti 2? Mēs to vairs neredzējām nevienā no pārējām sērijām, filmām vai pat atvasinājumos. Daži saka, ka Donam Krabim vienkārši bija par daudz vadīt divus restorānus vienlaicīgi. Citi uzskata, ka otrais Kraukšķīgais krabītis bankrotēja. Un pat vistrakākie domā, ka šis otrais Kraukšķīgais krabītis nekad nebija domāts, lai pārdotu vairāk burgeru. Drīzāk, lai atmazgātu naudu. Un oficiāli nekad netika sniegts skaidrojums. Boba Sūklīša pasaulē restorāns vienkārši pazūd. Patiesībā es domāju, ka šis otrais Kraukšķīgais krabītis kaut kādā veidā nebija kanonisks. Un pirms jūs tik ļoti sadusmojaties un sākat uz mani riet un pārvērsties par Tērijānu, man ir iemesls. Viss ir saistīts ar Neptūnu. Kāpēc ir vairāki Neptūni? Pirmajās Boba Sūklīša sezonās karalis Neptūns bija iespaidīgs. Viņam bija gari mati un gigačāda augums. Pēc tam Bobs Sūklītis nonāk filmā un parādās pilnīgi kails ar kādiem 200 kilogramiem liekās svara un pilnīgi nolaists. Un pēc tam filmā Sūklītis glābšanā mēs viņu redzam ar pilnīgi citu izskatu. Kā? Kāpēc? Loģiskākā teorija ir tāda, ka viņa dizains ir atkarīgs no tā, kādu noskaņu viņi vēlās radīt. 2004. gada filmā viņiem vajadzēja padarīt viņu pilnīgi muļķīgu un gandrīz šķīrušos, lai tas darbotos. Neptūns vai Gigačādi vienkārši būtu visu sakāvis un atgriezies savā pilī ēst krabju burgerus. Nu, tas noteikti nebūtu bijis labs kino, vai ne? Tātad, ja jūs patiešām sākat pētīt jebkur, nav neviena oficiāla apstiprinājuma, kāpēc Neptūns tik ļoti mainās. Tātad, ja rīt mēs viņu redzēsim iznākam no skapja, es nebūšu pārsteigts. Kas ir īstā Perlitas mamma? Nu, paskaidro man, kā tas ir iespējams, ka Vaļēns ir krabja bērns? Vai nu Perla ir adoptēta, vai arī Dons Krabis ir izdarījis kaut ko ļoti aizdomīgu? Jo oficiāli tiek teikts, ka Dons Krabis tiešām ir Perlitas bioloģiskais tēvs. 2000. gada Viktorīnas grāmatā minēts, ka Perlita ir līdzīga savai mammai un ka Krabis tiešām ir īstais tēvs. Tad jautājums ir, kur ir mamma? Mēs nekad neko par viņu neuzzinājām, un viņa nekad neparādījās pat ne fotogrāfijā. Ir daži, kas saka, ka mamma beigās kļuva par Don Kangerga krabju burgeru sastāvdaļu. Citi saka, ka viņi vienkārši pameta Donu Kangergu, jo viņš pret viņu bija skops un taupīgs. Un tā mēs palikām meziņā. Lieta tāda, ka Stevens Hillenburgs, oficiālais radītājs, patiešām bija plānojis 5. sezonā izveidot veselu sēriju, kurā tiktu izstāstīts viss Perlas mammas stāsts. Bet viņi to vienkārši atcēla, lai noslēpums paliktu dzīvs. Tātad jā, viņi mums grasījās atklāt patiesību, bet vienkārši nolēma labāk paši samudžinieties ar savām dīvainajām teorijām. Un šeit mēs nonācām taisot šo video. Kā Bobs Sūklis un Patriks kļuva par draugiem? Daudzi jau gadiem ilgi ir jautājuši, kā pie velna šie abi kļuva par draugiem. Bet tas, ko daudzi nezina, ir tas, ka sērijā SB119 no Boba Sūkļa mēs saņemam atbildi. Jo Squidwards tiek sasaldēts ceļot 2000 gadus nākotnē, tad pārvietojas laikā un nonāk alu cilvēku laikmetā. Un ko mēs tur redzam? Bobs un Patriks alu cilvēku versijā ir draugi jau no aizvēsturiskiem laikiem. Un daudzi nepamanīja, ka tieši Squidwards ir tas, kurš uz visiem laikiem apvieno Boba un Patrika draudzību. Jo viņš redz, kā viņi viens otram nodara pāri kā bezsmadzeņu alu cilvēki, tāpēc viņš viņiem iedod tīklus, lai ķertu medūzas. Tieši tad viņš arī izdomāja šo abu iecienītāko spēli. Tā nu sanāk, ka Squidwards nejauši apvienoja vismuļķīgāko duetu visā bikini apakšā un padarīja viņus par labākajiem draugiem.
Kā pie vēlna zem ūdens var būt uguns? Šis ir viens no jautājumiem, kas visvairāk ir mulsinājis. Jo kā pie vēlna tu aizdedzini uguni zem jūras? Noziedznieka dzīvē Bobs Sūklis un Patriks nozog balonu starptautiskajā bezmaksas balonu dienā. Viņi bēg kā noziedznieki un apsēžas ap īgrek zem ūdens un ar liesmām. Patriks ir tas, kurš saka, ja mēs esam zem ūdens, kā var būt? Un tā nav vienīgā reize, kad redzam uguni. Epizodē Bobs prieka bojātājs. Bobs saņem ielūgumu, kas tiek sabojāts, jo viņš dzīvo zem jūras, viņš izsmēj kā muļķis un beigās to vienkārši sadedzina. It kā nekas nebūtu noticis. Viņi burtiski zina, ka tam nav nekādas jēgas. Tātad tas vienkārši pastāv un viss. Un ja tev tas nepatīk, nu tad tā tas ir. Dora pētniece viņam ļoti patīk, tāpēc nenāc mani traucēt. Cik vecs ir Bobs Sūklis? Redz, jūras sūkļi gandrīz ir nemirstīgi un var nodzīvot ilgāk nekā dinozaurs. Bet tad, cik vecs ir Bobs Sūklis? To mēs uzzinām sērijā Gulētiešanas laiks. Viņa vadītāja apliecībā mēs redzam, ka rakstīts, ka viņš dzimis 1986. gada 14. jūlijā. Vienkārši izrēķiniet, draugi, seriāls sākās 1999. gadā. Šeit Bobs Sūklis jau bija īsts puika, tikai 13 gadus vecs. 2004. Gada filmā viņam jau bija 18 gadi, tāpēc viņš arī uzaudzēja ūsas. Tātad, ja padomā, bija skaidrs, ka viņu neiecels par Krabja burgera 2 vadītāju. Puisis tikko bija iznācis no pusauģu gadiem. Tātad, līdz šodienai, 2026. gadam, viņam būtu 40 gadi. Tagad viņš jau ir īsts kungs ar cepuri. Tagad viņš tiešām varētu būt Krabja burgera 2 vadītājs, bet, kā jau zināt, viņš vienkārši pazuda. Lai gan būsim godīgi, Bobs Sūklis garīgi ir iestrēdzis savos 13 gados uz visiem laikiem. Boba Sūkļa iespējamās nākotnes. Boba Sūkļa nākotne ir tikpat dīvaina kā viņš pats. Un patiesībā viņam nav tikai viena nākotne, viņam ir vairākas. Vispirms sērijā SB119 Skvidvards ceļo 2000 gadus uz priekšu un sastop Sūkli, kas būtībā ir Bobs, bet apkārt ir 486 viņa kloni. Tātad Sūklis ne tikai izdzīvo laika gaitā, viņš vairojas kā sērga. Pēc tam 5. sezonas sērijā Sūklis Bobs mēģina izbēgt no medūzām un dodas dzīvot viens pats. Viņam neizdodas un viņš beigās uzceļ milzīgas savas statujas, lai medūzas tur pieliptu. 1000 gadu vēlāk – trakums. Šīs statujas joprojām pastāv un kļūst par vēsturisku mantojumu. Un 14. sezonā mums parāda vēl vienu nākotnes versiju. Sākumā tas izskatās pēc holograma, bet īstais nākotnes Bobs ir caurspīdīgs kups ar riteņiem. Kādas tikai nākotnes šai Sūklim nav? Viņš vienkārši attīstās, bet joprojām ir tikpat neapturams kā vienmēr. Kāda ir īstā krabburgas slepenā sastāvdaļa? Kopš Sūklis Bobs sāka, planktons ir bijis apsēsts ar krabburgas formulas nozagšanu. Šai baktērijai ar kājām nav nekā cita, ko darīt. Viņš ir darījis visu, būvējis robotus, tērpies maskās, līdis pudelēs, manipulējis ar bobu ar dziesmām, pat pārvērtis kraukšķīgo krabīti par bērnu dārzu. Un vienmēr viņš beidz ar pazemojumu. Viņa karotāja brīdis bija sērijā Planktona armija, kur viņš sapulcēja visu savu ģimeni. Miljoniem un miljoniem. Minikopias igual de locas que él. Beigās ielēns kraukšķīgo krabīti, notver Donu Kangreju un beidzot atver seifu. Un, kad viņi domā, ka ir uzvarējuši, recepte saka, ka slepenā sastāvdaļa ir sasmalcināts planktons. Bet tas viss bija tikai Kangreja joks, tāpēc patiesība nekad netika atklāta. Bobs Sūklis saka, ka īstā sastāvdaļa ir mīlestība. Citi saka, ka tā ir no Kangreja, jo viņa vārds to pasaka visu un vairs nav neviena cita Kangreja. Tātad, kā jūs domājat, kāda ir slepenā sastāvdaļa? Nu, ja vēlaties to uzzināt, noskatieties mūsu video Tumšākās Boba Sūkļa teorijas, kas izrādījās patiesas, kur mēs jums atklājam patiesību. Nu, puiši, šie bija visi Boba Sūkļa noslēpumi. Ja jūs zināt vēl kādu, atstājiet to komentāros. Tiekamies nākamajā Boba Sūkļa video.